Šodien mēs turpināsim aizsākto diskusiju ciklu par kāju vēnu veselību. Studijā esmu aicinājusi doktoru Mauriņa Vēnu centra speciālistu, doktoru Andi Rītu. Labdien! Labdien! Šodien mēs runāsim par skleroterapiju. Atgādiniet skatītājiem, kas tas īsti ir? Skleroterapija ir vēnas vai slimās vēnas vai vēnas daļas slēgšana vai ablācija ar ķīmisku vielu. Lielākoties cilvēki domā, ka tā ir tāda kosmētisku defektu novēršana, vai tas atbilst patiesībai? 10 un vairāk gadus atpakaļ tā bija, bet šodien situācija ir mainījusies, jo ir mainījusies pilnībā šīs skleroterapijas koncepcija. Respektīvi, agrāk šo medikamentu ievadīja šķidrumu veidā slimajā vēnā, tad tagad no šī preparāta mēs veidojam putas, paņemot 2 šļirces, vienā ievelkot medikamentu, otrā vienkārši gaisu. Mēs pārbīdot no vienas šļirces otrā šo medikamentu, izveidojam putas. Un lūk, šīs putas tiek ievadītas slimajā vēnā, un līdz ar to tiek panākta ievērojami labāka saskarsme medikamenta ar vēnas sieniņu, un ir arī labāki šie rezultāti. Veicot šo manipulāciju putu tehnikā, mums ir iespēja slēgt lielāku kalibra vēnas, ko agrāk nevarēja darīt, jo šis slēgšanās efekts bija visai zems. Šobrīd, ievadot to medikamentu putu tehnikā, mēs varam slēgt lielākas vēnas, sonogrāfu kontrolē, tādas vēnas, kuras ar aci mēs neredzam, kuras atrodas dziļākos zemādas slāņos. Es saprotu, ka skleroterapija pēdējo gadu laikā ir mainījusies, metode kā tāda, tās pielietojums. Ir mainījies metodes pielietojuma plašums. Mēs metodi varam izmantot biežāk tādos gadījumos, kur agrāk to nelietoja. Piemēram, operācijas laikā mēs veicam lāzeru posmu, slēdzot ar lāzeru staru slimo vēnas taisno daļu. Tālāk mēs ķirurģiskā ceļā izņemam izlocītās sīkos vēnu zarus. Un visbeidzot, ir tādas vēnas, kuras mēs ķirurģiski nevaram izņemt, vai tas ir visai riskanti. Tad lūk, mēs izmantojam skleroterapijas metodi, ultrasonogrāfijas kontrolē, punktējam slimo vēnu un ievadām tur sklerozantu. Tādējādi operācijā tiek izmantoti trīs metodes. Tā ir lāzera metode, tā ir ķirurģiska vēnu izoperēšana un lūk, skleroterapija kā trešais. Un panākam ļoti labu efektu. Jūs mums te demonstrējāt to putu metodi ar špricīti. Sakiet, lūdzu, kādas ir priekšrocības šai putu metodei? Pamat priekšrocība ir tā, ka izveidojot no tā preparāta putas, ievadot šīs putas slimajā vēnā, tiek panākts praktiski 100% kontakts ar vēnas sienu, un līdz ar to vēnas slēgšanās ir labāka. Uz brīdi pārtrauksim mūsu sarunu un ļausim skatītājiem pavērot skleroterapijas metodi darbībā. Šeit ir pacienti, kurai ir paredzēta skleroterapija sonogrāfu kontrolē. Labai kājai ir veiktas 2 procedūras. Sakarā ar neovarikozi pacientiem labā kāja ir 2 reizes operēta. Un šeit kāda cita ārstēšanas metode praktiski nav iespējama operēt. Šeit nav iespējams. Sonogrāfu kontrolē mēs veicam punkciju, punktējam slimo vēnu. No preparāta māsiņa izveidos putas. Ultrasonogrāfijas kontrolē zāles tiek ievadītas vēnā. Ievadot zāles, mēs varam arī kontrolēt zāļu plūsmu ar sonogrāfu palīdzību. Tātad procedūra mums ir pabeigta, jo vienas procedūras laikā mēs varam ievadīt zināmu medikamenta daudzumu. Šeit mēs varam redzēt vēnu, kur ir pildīta ar medikamentu, ir panākt vēnas slēgums.
līdzīgi arī šeit. Lūk, šis baltais, tas ir medikaments, kas ir ievadīts vēnā. Kāda nozīme, ka skleroterapija notiek sonogrāfijas kontrolē? Ar sonogrāfu palīdzību mēs varam redzēt tās vēnes, kuras atrodas dziļākos slāņos. Tas ir viens, līdz ar to mēs varam šo vēnu punktēt dziļumā. Un otra lieta ir tā, ka sonogrāfijas kontrolē mēs varam redzēt arī, kā aizpildās šī slimā vēna ar medikamentu, ko mēs ievadam, jo izveidojot putas, putu sastāvā ir gaiss, kas ir labi redzams sonogrāfā. Un mēs redzam, kā aizpildās slimā vēna, kā viņa slēdzās. Jūs man varētu pastāstīt, kādos gadījumos tieši pielieto skleroterapiju, un tā ir alternatīva operācijai? Es teiktu, ka gluži nav alternatīva operācijai. Ir gadījumi, kā jau es minēju, kur skleroterapija iet kā papildus metode operācijai. Bet ir gadījumi, kur mēs tādu vai citādu apsvērumu pēc operāciju nevaram veikt. Vai nu cilvēkam kuram ir nepieciešama vēnu ārstēšana, ir daudz blakus saslimšanu, cilvēks ir gados, vai ir kādas citas lietas, kas mums liedz veikt operāciju. Tā varētu būt trofiska čūla, vēnas ap trofisko čūlu, vēnas, kas ir ļoti sazarotas, mezglainas, tādas ķekarveida, kur īsti ķirurģiskā metode efektu nedos, lāzeri izmantot nevaram. Lūk, šajos gadījumos mēs varam izmantot skleroterapiju, kas aizpildīs arī izlocītās vēnas. Ir tādi gadījumi, kad pacientam paplašinātās vēnas parādās atkārtoti. Vai var atkārtot arī šo terapiju? Protams. Skleroterapija var veikt, teiksim, mēs veicam šodien vienu procedūru, kuras laikā mēs varam ievadīt noteiktu medikamentu daudzumu. Tas ir 10 ml putu, un lūk, nākamā dienā, pēc 24 stundām, mēs varam veikt atkārtot. Šo procedūru skaits nav ierobežots. Un, ja ir nepieciešamība, to var veikt 1, 2, 3 un pat vairākas reizes. Varbūt tagad īsumā rezumēsim, kāda ir skleroterapijas metodas priekšrocība. Priekšrocības skleroterapijai ir vairākas. Metode ir ļoti ērti pielietojama, nav nepieciešama speciāla operācija zāle, nav nepieciešama anestēzija. To var veikt gados vecākiem ļaudīm, kam ir blakus saslimšanas, kā jau minēju, ir nesāpīga, ātri var atgriezties ikdienas gaitā. Procedūra aizņem ne vairāk kā 10 minūtes. Jāatzīmē, ka arī pēc skleroterapijas ir jāpielieto kompresiju terapija. Jāvalkā ir 2 līdz 3 nedēļas kompresijas zeķe. Vēl es teiktu, ka šī metode ir lētāka salīdzinot ar operāciju. Ja mēs runājam par vēnu recidīviem, kur ir veiktas vairākas operācijas, tad vēlreiz operēt to pacientu, kur ir daudz rētaudu, ir pilnīgi bezjēdzīgi. Mēs radīsim tikai vēl jaunas problēmas. Bet pielietojot skleroterapiju, mēs varam slēgt slimās vēnas. Teikšu paldies jums par sarunu. Bet gribu jums atgādināt, ka Dr. Mauriņa Vēnu centra darbinieki sniedz konsultācijas ne tikai Rīgā. Jūs varat konsultācijas saņemt arī citās Latvijas vietās, un februāra mēnesī paskatieties lūdzu sarakstu, kurās pilsētās būs pieejami speciālisti. Bet 21. februārī mēs runāsim par lāzera operācijām. Saruna par vēnu veselību šodien beigusies, bet turpiniet mūs skatīties. Mēs visi labi zinām, ko darīt, ja mums ir temperatūra. Ir jāmeklē vai nu ārsta palīdzība, vai jāvar vaļā zāļu skapītis. Taču pirms tam vissvarīgākais ir noskaidrot, vai mēs tiešām esam slimi un mums patiešām ir paaugstināta temperatūra. Jēdziens normāla temperatūra ir atšķirīgs individuāli katram cilvēkam. Normāla ķermeņa temperatūra mērot padusē ir no 36 līdz 37 grādiem pēc Celsija.
Liela nozīme ir mēramās ierīces precizitātei, un tāda noteikti nodrošina Omron elektroniskie termometri EcoTemp Basic, EcoTemp Smart un FlexTemp Smart. Šie Omron termometri ir ērti lietošanai. Tajos ir iestrādāta atmiņa pēdējiem mērījumam, tas izgatavos no ūdens necaurlaidīga korpusa, un arī mērīšanas laiks ļoti īss, turklāt precīzs. Un mazsvarīgi nav arī tas, ka Omron termometriem ir 3 gadu garantija. Savā praksē es ievēroju, ka ir ļoti svarīgi, lai termometrs būtu ērts, drošs, pēc vizuālā skatoties. Visbiežāk, ja termometri stāv bērniem pieejamā vietā, bērni viņu var iebēst mutē, un līdz ar to var apdraudēt bērnu arī veselību. Bet šis termometrs ir drošs, jo viņš nav no stikla, un līdz ar to ir mazāk kaut ko bērns varētu nodarīt sev pāri. Būtiski mērot bērnam temperatūru ir, lai rezultāts būtu precīzs un arī ātri uzrādīt šo ķermeņa temperatūru. Dažreiz mērot temperatūru tiek iegūti pazemināti rezultāti, ar ko tas izskaidrojams. Izrādās, ka mērot ķermeņa temperatūru padusē, termometrs var dot skaņas signālu ātrāk nekā mērījums pabeigts. Tas notiek tāpēc, ka Omron termometra gals nav ciešā kontaktā ar ādu. Ja pēc tam termometra galu ciešāk piekļuva pie ķermeņa ādas un turpina mērījumu, neizslēdzot termometru, rādītāji sasniegs atbilstošo ķermeņa temperatūru. Temperatūra mērīšanas veidi ir aksilāri, rektāli un orāli. Visbiežāk praksē tiek aksilāri pielietoti. Omron elektronisko termometru kopā ar etalona termometru ievieto glāzē ar siltu ūdeni. Ūdenī tiek ievietoti termometra gali vienādā līmenī 2 līdz 3 cm dziļumā. Apmēram minūti pēc tam, kad ir noskanējis elektroniskā termometra signāls, tos ņem laukā un salīdzina rādītājus. Mēs varam paskatīties 37,4 digitālā, un šeit mums ir 37,1. Jā, 0,3 tās ir pie normas jau pieder šis eksperimentiņš, jā. Arī pieaugušiem ir svarīgi, ka temperatūras mērīšana neaizņem ilgu laiku. Ir labi nenonākt līdz brīdim, kad mums ir paaugstināta temperatūra. Tomēr, ja tā ir noticis, tad svarīgi, ka pie rokas ir ērts un drošs termometrs. Un turpinām ar vēl kādu noderīgu informāciju. Runājot par sirds veselību, ierosinu atcerēties to, kas rakstīts medicīnas ABC. Cilvēka organismā ir apmēram 4,5 litri asiņu. Krūškurvī novietotās sirds visu mūžu sūknē asinis un apgādā ar tām visas ķermeņa daļas, uztur mūsu dzīvību. Sirds ir tik spēcīgs sūknis, ka nav vajadzīga pat minūte, lai asiņu šūna izceļotu cauri visam ķermenim un atkal atgrieztos sirdī. Ceļojot pa asinsvadiem, asins nes skābekli un sagramotās barības vielas uz visām ķermeņa daļām. Kā ir ar jūsu sirsniņu? Vispār normāli. Vēl normāli priekš maniem gadiem. Un jums? Mazliet pārsējos. Jāpārsējās mazliet. Kā viņi par sevi liek just? Kādā veidā? Protams, ar aritmija mazliet traucēta. Jūs esat dzirdējis par tādu Vita K2? Es neceros. Varbūt reklāmās ir bijuši, ja? Kā jūs domājat, kas tas varētu būt? Vita K2? Zini? Tiešām nezinu. Droši vien kāda jauna zāle, ne? Uztur bagātinātājs, protams. Uztur bagātinātājs, ja? Vai sirds asinsvadi un pats sirds atjaunojās, piemēram, lietojot uzturu bagātinātāju, vai tas kaut kā veidā rosina sirds atjaunošanos un asinsvadu uzlabošanos? Patiesībā ir tā, ka aterosklerozes radītie efekti, viņi diemžēl ir neatgriezeniski, bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam to procesu mazliet palēnināt, jeb arī apturēt labākajā gadījumā. Mēs esam runājuši par grāmatu Kā ēdīs, tā dzīvos, autora Džiljana Makīta, un šeit precīzi, ja kāds seko līdzi 138. lapusē, ir teikts, detoks dienā noteikti jālieto arī uzturā bagātinātāji, kas veicina aknu, zarnu un šūnu attīrīšanos, kas stiprina organismu. Un šeit ir pieminēta viena teikrota lindsēklu eļļa dienā. Lindsēklu eļļa ietilpst arī uzturu bagātinātājā Vita K2. Vita K2 es iepazinu
tā nejauši, jo mana meita bija viņa iegādājusies. Un man tieši interesēja tas, ka tur ir linsēku veļa. Jo es atcerējos, ka man vecmāmiņa kādreiz teica, ka linsēku veļa ir tā labākā, kas varbūt sievietes organismam ir vajadzīgs. Tad mana māma kādreiz linsēku veļu jau tādu lietoja. Sapratu, ka šī vasara man daudz labāk bija nekā iepriekšējā. Tas ir, jo faktiski karstumu es ļoti grūti pārciešu, un iepriekšējās vasaras vienmēr biju nogurusi ļoti, bet šī vasarā es jūtu, ka man ir daudz vieglāk visu to karsto laiku pārciest. Un varēju iet un strādāt arī karstā laikā un visur, un nejūtos nogurusi tik ļoti. Sirds jau ir tā, kas dod spēku, vai ne? Nevienmēr ir tā, ka kalcijs nokļūst mūsu kaulos, nagos, matos un ādā. Tas mēdz arī uzkrāties mūsu asinsvadu sieniņās, tādā veidā asinsvadus padarot trauslus, neizturīgus un samazinās asinsvadu diametrs. Vitamīns K2 mūsu organismā aktivizē kādu īpašu olbaltumu, kas atrodas asinsvadu sieniņās un kas atbild par asinsvadu apkaļķošanās inhibāciju. Kā rezultātā mūsu asinsvados neveidojās kalcija un holesterīna lieli kristāli, kuri būtiski ietekmē asinsriti caur asinsvadiem. Īpaši liela vitamīna K2 nozīme ir sirds un galvas asinsvadu veselībai. Vitamīns K2 kopā ar linoēļu būtībā darbojās kā asinsvadu ieeļotājs. Asinsvadi kļūst elastīgāki un spēcīgāki. Asinsvadu apkaļķošanās neskar tikai gados vecākus pacientus. Šis process var sākties arī daudz agrāk. Vienkārši mēs to nejūtam. Savukārt, kad process ir sācies un mums ir radušās sūdzības, varētu būt arī krietni par vēlu. Tad būs nepieciešams doties pie ārsta, un noteikti šī ārstēšana būs nopietnāka un sarežģītāka. Un kā rāda Rotterdams pētījums, pacienti, kas lietojas 10 gadu laikā pastiprināti vitamīnu K2, uzrāda daudz zemāku asinsvadu apkaļķošanās līmeni nekā tie, kas to nav darījuši. Tāpēc rūpēsimies par saviem asinsvadiem laicīgi, jo, kā zināms, mēs esam veci tik, cik mūsu artērijas.